Es stādīšos pats arī priekšā. Es esmu Artūrs Bogdanovs, es esmu Nītauras mācītājs, es kalpoju arī Zaugas draudzē un arī Māpils draudzē. Viss šis 3 draugu komplekss, tas ir vienam garīdzniekam, un es šeit pat arī Nītaurē, tāpēc es celu rokas, es arī dzīvoju tepat Nītaurē, tepat no baznīcas, var redzēt. Nu, lūk, mums ir atbraukuši šodien ciemos Ieva mazliet vairāk par sevi pasāktīs. Ieva mūsu pielūgsmē vedīs un slavēs Dievu. Tā kā Ieva pēc tam, pēc kāda brīža, kad es beigšu to savu sakāmo, tad viņa teiks, mums ir atbraucis ciemos mācītājs Edgars Graudiņš. Edgars Graudiņš, brāļi, jūs varat nākt kopā uz mūsu pusi. Edgars Graudiņš no Ujienas, bet mēs viņu kaut kur arī sirdī kaut kā sajūtam kā savējo, jo viņš ir arī kalpojis kādreiz. Tepat Zaubē mēs arī kopā Nītaurē esam daudz kalpojuši, esam pie viena altāra. Mēs vienā laikā gājām tad māceklības ceļu, tā var teikt. Un Edgars ir atbraucis arī īpaši, lai būtu šeit kopā ar mums un kalpot ar savām dāvanām, ar savu klātbūtni. Un mums ir mācītājs Andis Grīnbergs. Andis ir no Rīgas. Mēs esam kopā arī studējuši un kopā esam draugi un daudās kaut kādos tādos garīgos piedzīvojumos kaut kā pēdējos gados. Es vienmēr kaut kā mēs kopā esam trāpījuši tādos, kur mums Dievs uzrunā kopā, un tā mēs esam arī kādas kalpošanas uzņēmušies, un tāpēc Andis arī ir mums kopā šodien. No garīdzniekiem vēl būs Ibars Fišs, kas ir Ērgļu, Vescienas un Bērzaunas mācītājs. Nu, lūk, tas no tādiem garīdzniekiem, no slavētājiem. Mums vakarā būs arī slavētājs vēl Aivars, ja? Jā. Ozoliņš? Jā. Aivars Ozoliņš būs vakarā. Viņš būs vakarā tā kā slavēšana. Un es mazliet tagad varbūt tādu iesākumā dažas tikai domas. Kāpēc mums sākumā būs pielūgsme un noslēgumā būs slavēšana? Īstenībā viņas ir viena mūsu attieksme pret Dievu paušana. Dievs mūs aicina būt slavēšanā, viņš mūs aicina būt pielūgsmē. Un es, kad par šo domu domāju, man te galvā pašam ir pilnīgi skaidrs, kas ir pielūgsme, kas ir slavēšana un tā. Un tad es domāju, ko es varētu pateikt tādu, kāpēc viņas atšķirās, kāpēc vienā reizē mēs slavējam un citā reizē mēs pielūdzam. Un mēs kaut kā pateicoties Girtam, kurš mums ir atbildīgs par mūsu draudzē, par visām mūzikas lietām, un kad daudz tās aparatūras, kas ir pateicoties Girta aktivitātē. Paldies, Girt! Kopdarbs, bet mēs pienesam parasti, katrs tādu pienesam draudzē, un paldies tev, paldies Edgaram, kas arī uzķēra to vēju, aparatūras vēju, tā var teikt, un mēs esam ar vairākiem cikliem, mēs esam aprīkojuši visu draudzi, ar visu tehniku, paldies Dievam par to, paldies brāļi, ka mēs varēsim baudīt to. Lūk, par pielūgsmu un par slavēšanu. Tā atšķirība ir vienīgi ar to, ka pielūgsmē mēs nododamies mīlestībai Dievam. Mēs tā kā ejam Dievu virzienā, bet slavēšanā mēs pasakamies Dievam, pasakam paldies. Slavēšanā mēs tā kā noslēdzam, tāpēc arī mēs iesāksim ar pielūgsmi, jo šajā brīdī mums ir aicinājums, ka lai mēs visu dienu varētu baudīt, saņemt, būt drošībā, tādā Dievu mierā, tad mēs ejam Dievam pretī. Un pielūgsme ir tas brīdis, kad mēs varam to darīt. Mēs varam mierīgi, droši, katrs kā labi jūtās. Mēs varam pacelt rokas, mēs varam dziedāt līdzi, mēs varam vienkārši atsēsties, ja mēs gribam kādās pārdomās. Bet tādu kustību mēs veicam no savas sirds Dievam pretī, caur pielūgsmi. Un vakarā, kad mēs jau būsim daudz ko saņēmuši, kad mums būs brīnišķīgas visādas varbūt atziņas, varbūt mēs vienkārši būsim iegūši mieru no tā, kas mums ir, varbūt kā dziedināšana, tad mēs par to varēsim slavēt Dievu. Mēs paldies Tev par to, paldies, ka Tu esi, paldies. Bet šajā brīdī mēs tā kā kustībā ejam pretī Dievam pielūgsmē. Un ka visi, kam ir dvaša, lai slavētu to kungu. Un tā jau tas ir, kad īpaši kādā brīdī, kad mums kā Dieva bērniem gribās dziedāt, gribās slavēt. Kāpēc tas tā ir? Tā jau nav nejaušība, jo pats Dievs ir ielicis cilvēkā vēlmi viņu pielūgt un slavēt viņu vārdu, pateikties viņam. Jo slavēšana palīdz cilvēkiem atvērt sirdis, Dievu priekšā, dod viņam godu un pateikt
pateicīgi, jo viņš vienīgs ir cienīgs, jo viņš viens ir cienīgs. Un lūgšana un slavēšana tā ir mūsu neatņemama daļa mūsu attiecībās ar Dievu. Un kā arī Efeziešiem 5 saka, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās dziedādami un slavādami to kungu savās sirdīs pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam mūsu kungu Jēzus Kristu vārdā. Un uz to es jūs aicinu šajā rītā, kad jūs varat atvērt savas sirds un vienkārši būt viņa klātbūtnē, un jums nav obligāti. Kādam varbūt tas ir ļoti izteikti, kāds grib pacelt rokas un slavēt Dievu, bet varbūt kāds sirdī to vairāk dara, varbūt kādam ir kaut kas jāpiedzīvo, un es jūs aicinu vienkārši piedzīvot Dievu klātbūtni šajā rītā un atvērt savas sirds viņam un ļaujiet viņam mainīt sevi, ļaujiet viņam izcelt to, ko viņš vēlās jūsos no labāko, un slavēsim un pateiksimies viņam par visu. Bet reizēm šķiet, ka nav par ko, bet to, ka mēs jau esam dzīvi šeit un varam slavēt un pielūgt viņu. Jā, tāpēc pateiksimies viņam un slavēsim. Jā, mēs slavēsim un pateiksimies, sāksim ar to, ka jā, kungs, paldies, ieaicināsim mums šajā vietā un lai viņš ir tas, kas šeit visu vārdā un lai tas nav nekas ne mūsu spēkā un mēs neceram uz kaut kādiem saviem spēkiem, kungs. Jā, bet, ka, kungs, tu, tava žēlastība šeit nolīst, kungs, lai tavas žēlastības lietas, kungs, tiešām, lai tu nāc svētais gars. Lai viņš ir tas, kas šeit visu vārdā un lai tas nav nekas ne mūsu spēkā un mēs neceram uz kaut kādiem saviem spēkiem, kungs. Jā, bet, ka, kungs, tu, tava žēlastība šeit nolīst, kungs, lai tavas žēlastības lietas, kungs, tiešām, lai tu nāc svētais gars un piepildi šo vietu vadi mūs, lai mēs esam tavi draugi šeit. Tu sāksi lietot pasaulē, un mēs redzam mūs, bet Tavs vārds ir spēcīgāks, mums tas vārds ir gaisma. Un tas ir gaisma mūsu rūpībā. Mums mēs pasludinām Tavu vārdu par mūsu dzīvi, par mūsu ģimenēm, kungs. Kungs, mēs slavējam Tevi, mēs pielūdzam Tevi, kungs. Mēs pateicamies Tev, kungs. Thank you.
Tas
Dievu vārdu vēl arī citās vietās, kur mums zināmā vieta, ko mēs kristieši zinām. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, attuvība. Un kad mēs esam uz šī ceļa, tad šīs lietas gan mums tagad uzrunā, vai ne? Mēs esam tajā, tas mūs iedrošina. Kāpēc es par šīm lietām? Es jums tikko teicu, ka tas nav vienkārši, kāpēc es par to runāju un stāstu. Es par to runāju tādēļ, ka mūsu šī tikšanās kopā šodien, kas mums ir, šī tikšanās, viņa ir, ja var teikt, tādu vairāku līmeņu. Un viena no tām ir, ka mēs tiekamies, mēs slavējam, mēs pielūdzam, mēs esam paši savā starpā attiecībās. Mums ir šī mazā grupiņa, kur mēs varam, cik katrs varam atvērties. Ja? Cik katrs varam. Ja? Tā ir vēl viena vieta. Es piedāvāju jums arī kādam aiziet, ja jūs sajūtat sevi šo grēku, ja? Jo grēks ir, manā gadījumā, grēks ir, ka es Dievu atstūmu. Mana trauksme, mans ievainojums, ka es nevarēju būt, ja, ar viņu kopā. Tā kā viņš gribētu, kā es arī pats tagad gribētu. Ja? Tā. Es varu par to tagad par trauksmi teikt, man viņa bija. Es ceru, ka es tā varu teikt, ja? Kad man viņa bija. Ja? Tātad es jums piedāvāju atnākt uz grēku sūdz pie manis, ja kāds sajūt. Ja? Mums jau tāda ir viena iespēja, bet pienākiet klāt, es tepat esmu, mēs aizējam, izdarām šo lietu. Otra iespēja ir, mums ir atbrauc mācītājs Andis un Edgars. Abi divi, redziet, viņu nav. Vismaz viņi jau kalpo. Un ir aizlūkšanas, kalpošanas. Tās ir tādas aizlūkšanas, kur šie brāļiem, viņi ar savām dāvanām, svētā gara dāvanām, kas viņiem ir dotas, viņi kalpo. Un es gribētu tā, ka viņi visiem mums nevarēs kalpot. Visiem, kas mēs esam šodien šeit atbraukuši. Ja? Jo tīri laika ziņā. Laiks aiziet kādu pusstunda, 40 minūtes vienam cilvēkam. Un, ja jūs tagad no tā, ko es runāju, un es sevišķi to, ko es padalījos par sevi, par savu šo pasauli, ja? Kā man ir Dievs, bet varbūt jums arī, jūs sajūtat sirdī, ka jums ir kaut kāda lieta, kur jūs īsti saprotat tā, ka jums vajadzētu aiziet aizlūgt, kur cilvēki vienkārši pa jums lūdzot, varbūt Dievu gars caur viņiem uzrādīs, jums palīdzēs, saprot, kaut kādu sameslojuma atšķirtinās, kaut ko tādu. Ja jūs to sajūtat, tad esiet aicināti saņemt drosmu un iet uz aizlūgu. Bet es teicu, visiem, tas nav mums domāts visiem. Bet tas notiek, lai mēs varētu kādas lietas piedzīvot, tādā vēl vienā līmenī. Ja? Mēs varam palikt, mēs varam arī šeit, ja? Mums būs tagad grupiņa, bet pašā laikā es jūs aicinu pieteikties uz aizlūgumiem pie Edgara un Anda. Viņi abi mūsu mācītāji, mūsu baznīcas. Ja? Tā kā brāļi, zinu, ko viņi dara. Ja? Tas nav tā. Ja? Es esmu vienu nometni organizējis, kur es arī viņus paaicināju, un viņi līdz 3 naktī lūdza par cilvēkiem, un cilvēki ļoti bija tiešām saņēma tādas dziļas lietas priekš sevis. Ja es tagad pajautātu, ir kāds, kas domā iet uz tādiem, uz kādu aizlūgu? Domājat par to? Tā, jūs vēl varat pārdomāt. Ir tāda interese jums par to, ko es tagad runāju, iet pie Anda un Edgara. Jo, ziniet, kāpēc es jautāju? Tas nav tā, ka jums tagad jāpaceļ rokas, sieši tas tā, tas ir ļoti personīgi. Es domāju, mēs varētu, ja mēs vairāki domājam, mēs varētu norganizēt vēl vienu lūkšanu grupu, kas ir vēl viena aizlūdzēja grupa, un tad mēs varam iet pie vieniem, aiziet uz aizlūgu, vai pie Andu, un tad mēs varētu visi saņemt, saprotiet? Es gribu piedāvāt maksimāli to, ka mēs esam atbraukuši, mēs esam ziedojuši šo dienu, mēs esam svētījuši, kas mēs nodalām no savas ikdienas jau svētdiena, bet šoreiz arī sestdiena, mēs nodalām šo dienu, mēs svētījam Dievam, mēs svētījam Dieva darbā. Varbūt Dievs kaut ko man grib. Es arī pats īstenībā labprāt aiziet uz aizlūgumu. Ja? Tā. Bet es gribu, lai jūs tie, kas saņemat, ja, kas varētu iet pie Andu un Edgara, jo tā vairāk es tā gribētu teikt.
Tas, ko Andris un Edgars kalpo, mēs viņu varētu nosaukt tādu dvēseles dziedināšanas kalpošanu. Tas, ko es piedāvāju, kāds vēl viena komanda varētu būt, tas var būt aizlūgumi, ja man kaut kādas lietas, vienkārši es jau zinu, par ko es gribu aizlūgt. Ja? Tā. Es zinu, man vajag, piemēram, stiprinājumu tajā lietā, man priekšā stāv kaut kas tāds, man kāds tuvinieks sasniegts, man ir vēl kaut kas. Mēs varētu norganizēt tādu aizlūgšanas. Ja? Vēl vienu, jo sakristējā ir 2 telpas, tā pa kreisi tur kalpo Andris ar Edgaru, un lielākajā telpā, kas ir pa labi, tur mēs varētu norganizēt vēl vienu aizlūgšanas grupu, 2 cilvēkus. Mums ir pievienojies Ivars Sišs. Ivar, paldies, forši, mums Ervi mācītājs. Mums ir pievienojies, un mēs uzreiz, tikko viņš ienāk iekšā, tā uzreiz viņa kalpošanā iekšā. Ivar. Es esmu uzrunājis arī Edgaru, mūsu draudzes aktīvu brāli, kurš kalpojas, viņš arī kalpojas aizlūgšanas komandās. Mēs vīriem esam kalpojuši, un Edgaram ir īpaši dāvana, viņš var saņemt raksturvietas. Ja? Tieši tev personīgi tajā brīdī raksturvieta. Viņš var pateikt, tur, piemēram, Jāņa 2-2, ja, un tad jāskaties. Es jums pastāstīšu vienreiz, mēs bijām vienā kalpošanā, šis vīrs ir jau mūžībā, tāpēc es varētu tā stāstīt. Mēs draudzē šajā Nītaurē, mēs ejam cauri korintiešu vēstuli, un mēs par gara dāvanām. Un tāpēc mums tā viss tā iet šis nometni, tā kā gara dāvana tādā iespaidā. Un es atceros, toreiz mēs bijām, arī 3 Edgars kalpoja, Graudiņa Edgars un Edvīns Rumjancevs mācītājs, kas kādreiz arī bija šajā komplektā. Un es sēdēju istabiņā un bija virtuve. Un viens brālis, viņš negribēja, viņš bija tāds, viņš atnācis, bija tikai kā palīdzēt mums kalpošanā. Un es viņu pierunāju, tagad aiziet uz aizlūgumu. Un es tagad sēžu tā istabā, tā virtuve man redzam, tur tāds galds, un viņš aiziet uz aizlūgumiem. Bet brīži viņš iznāk ārā, viņš staigā šurpu, turpu, viņš paņem bībeli, izlasa, staigā šurpu, turpu, saprot? Un nākamajā dienā viņš mums liecināja. Viņš saka, viņam bija viena lieta, ko viņš nevienam nekad nebija teicis. Viņš arī to aizlūgumu aizgāja, viņš viņu nestāstīja. Es ne par to. Dievs Edgaram iedod rakstvietu, ko viņš vispār nezina, kaut kāds mazos praviešu, kaut kādu grāmatu, kaut kādu nehemiju, kaut kādu, vispār. Tu uzreiz pasaka un pats aizmirst, ja? Tas čels iznāk ārā, viena rakstvietu viņš izlasa, un tur ir pateikts. Tieši par to, tieši par viņu. Viņam viss dzīve izmainījās. No viena aizlūguma, ja? Kā Dieva gars darbojās. Ja? Tā kā es nezinu, Edgaram var iedot raksturvietu, var neiedot. Tas ne par to ir stāsts. Es tik par to, ka mēs vajadzētu, ja jūs brāļi varētu, ja ir kādam interese, ja, par šo, tad varētu, varbūt, kalpot, lai mēs visi saņemam, ja? Kas mēs esam. Ja? Kā mēs varam dzīvot? Viens ir es esmu pats. Ja? Kas varētu būt tās lietas, ar kurām mēs dzīvojam? Tagad ir arī jautājums jums, piedalāmies visi kopā. Ar ko es varētu dzīvot? Kas man var būt svarīgs? Darbs svarīgs. Darbs, jā. Darbs. Ģimene. Kas vēl? Ģimene. Darbs, ģimene. Nauda varētu būt svarīga, pareizi? Jā, tas pie darba vairāk. Nauda var būt arī vērtība, kāpēc es esmu vispār vērtīgs džeks, ja? Jo man ir biezāks maks un es esmu ļoti nopakots ar naudu. Tad jau mašīna arī. Meitenes jūs arī. Es sarakstīšu visas vīriešu lietas. Mašīna, sieva skaista, kas vēl māja, makšķere, ja? Visa medīna. Bet rakstam kaut ko arī auto, ja? Šajā laikmetā sievietēm arī svarīgas auto. Jā. Māsas, kas vēl varētu būt? Draugi. Māja. Ezers pie mājas. Tā, es skatos, ka šeit man bija sarakstīts veselība, man vēl bija. Jā, veselība ir sevišķi tagad... Veselība, tā, es skatīšos, kas te man tā. Man bija rakstīts ģimene, veselība, ceļošana, kalpošana, nauda, auto, tad vēl kalpošana varētu būt, jā? Jā, arī ļoti svarīgi. Un var gadīties, ka mēs sākam dzīvot no viena uz otru,
Bet jūs redzat to virzienu, kas paliek centrā, ja? Centrā paliek viss pats. Dzīvoju ar tevi. Man bija lielāka atklāsme, ka es šogad aizbraucu uz klusuma rekolekcijām veselu nedēļu. Un ka man šito pašu, tas no klusuma rekolekcijām es stāstu. Vienā no lekcijām tieši šito te mums rādīja. Un, ka es tādās sirds dziļumos, ka es satvēru, es kādiem no jums esmu līdzdalījis to, ka kalpošanā, esot darbos, visos pienākumos un tam līdz, tādās sirds dziļumos, es pats esmu centrā. Un tā lielākā, smagākā atziņa bija, kas man teica arī garīgais vadītājs, viņš tajā brīdī viņš teica, ka es nemaz īsti nesaprotu, kā būt, lai Jēzus būtu centrā. Es varu jums pateikt, tagad, ka esmu mācītājs, ja es nostāju, jā, man Jēzus centrā, es dzīvoju Jēzus centrā, bet kad es 3 dienas lūdzos par to, tad es saprotu, ka centrā es esmu, šodien viss griežos ar mani. Jo tas pareizais virziens ir, es tīmēšu viņam sarkanu, tur tiešām es, ka pašā centrā ir Jēzus Kristus, Dievs, tad esmu, tad esmu es, viņu. Un tad šeit mēs pierakstam atkal visas šīs pašas lietas, kuras ir, bet mēs dzīvojam, jo viņš ir, mēs uz viņu dzīvojam. Kalpošana, bērni, attiecības, veselība, projekti, auto, nauda, ja, tad te viss tas ir šeit. Projekti, ģimene, un es domāju, tas ir mums izaicinājums visu mūžu. Ka mēs esam saprotam, kas visu laiku, kas ar mums notiek. Es domāju, tas ir tāds, ja mēs varam pateikt, mēs esam pilnīgi godīgi, mēs esam tikai šajā pusē, tad jau tiešām mums ir brīnumi notikuši, un es domāju, tas ir jau, bet grēks vienmēr mums vedīs apakaļ uz šo, kur mūsu ego vai mūsu lepnība, mūsu visas šīs lietas, viņas mūs vedīs apakaļ uz šo, un mēs visu laiku dzīvosim ar šīm abiem dzīviem. Un uzticība mums rodās tiešām tajā, kad mēs esam šajā, kad mēs satveram. Tad, kad mēs visas nedēļas garumā mēs esam skrējuši, visādas lietas darījuši, bijuši aizrauti. Jūs taču piekrītiet, jūs atnākat uz dievkalpojumu, mēs esam šeit. Pirmdien vēl attāji aiziem mājās vai pēc šitāda pasākuma, ja? Otrdien jau problēmas, tas piezvana kāds slims, tas, un automātis mēs sākam. Protams, ja mums ir lūkšana dzīve ļoti aktīva no rīta, mēs lasām Dievu vārdu, mēs ieliekam, mēs atgriežamies šajā. Bet tāda rutīna tāda kalpošana arī, tas es no savas puses saku, viņa mūs var atvest uz šeit. Jo dziļāk mēs skatīsimies, jo mēs ieraudzīsim to savu ievainotību, ieraudzīsim to savu grēku, kas ir mūsos. Un nākamā tēma, par kur es gribētu runāt, tas grēks mums ir pierasts. Mēs jau pierodam būt šajos apstākļos, un man patīk, ka dažreiz psihoterapijā mēs esam, man māsa ir psihoterapeiti, mēs mēģinām palīdz visādas lietas saprast, un ir atvadīšanās no lietām, kuras mums traucē, bet īstenībā tam jāpievērš uzmanību. Ja? Un, ka mēs atvadamies no pierastiem mehānismiem, kuri ir destruktīvi. Kaut vai atpūtas veids, kāds man bija, piemēram, jaunībā. Man tēvs vienmēr jūrnieks atnāca mājās, ko viņš darīja, viņš atpūtās. Un es kā dēls, ko es, tad tā vīrieši atpūšās. Un es 11 gados jau sāku tāpat darīt, ja? Ja? Man bija jāatvadās no tāda dzīvesveida. Un tā mums jāatvadās no daudzām lietām, leduskapi vakarā pavirināt. Un fantastisks pasākums, ja? Paskaties kādu filmu, attais vaļā, pēt kādu kotletīti, pēt to, šito. Tad man bija tāds paradums, tagad man viņa vairāk nav, bet man bija jāatvadās no viņa. Grēkam mēs pierodam, mēs kā cilvēki pierodam pie viņa, viņa ir jāatvadās. No viņa viņš ir jāpalaiž vaļā. Un lai mēs šo vislabāk saprastu, es tagad parunāšu vēl pēdējo tādu mazu domu, kur es gribu šajā lekcijā, kas iet runa par mums visiem zināmo Lūkas evaņģēliju
pazudušā dēla stāstu. Un, lai mēs saprastu, ko Dievs dara tajā brīdī, kad mēs esam šeit, ja, kad mēs esam aprituši ar visām savām saistībām, ar visu pieradumu pie grēka, kad mēs esam pieraduši kādas lietas ar cilvēkiem manipulēt, kad mēs esam pieraduši izmantot kādu citu zemapziņā. Mēs to it kā negribam, bet tāds sanāca. Nepasakam to, ko vajag, mēs nepasakam saviem mīļiem, ka mēs viņu mīlam, bet atnākam mājās dusmīgi un pasakam dusmās kaut ko, ja, nosūstējam. Ja, un vēl kaut kāds tagad tāds tikai kā piemēru. Tad mēs paskatoties pazudušā dēla stāstu, es neiešu ļoti tādu dziļumā pazudušā dēla stāstā, mēs lielākoties visi zinām pazudušā dēla stāstu, ja, kur dēls aizgāja prom, guva atziņu, iztērēja visu līdzekļus un nāk apakaļ pie tēva. Un es tikai gribētu vienu akcentu, lai mēs saprastu to Dieva žēlastību, kā Dievs rīkojas, jo Dievs šajā gadījumā tēvs, viņš ir šajā līdzībā, viņš ir pats Dievs. Viņš skrien pie sava dēla, atceraties, un dēls nostājās un saka, tēvs, es esmu grēkojis pret tevi un pret debesīm. Un ko tēvs dara? Viņš neklausās, viņš pārtrauc. Viņš nesiet grēzenu, nesiet visu. Viņš atgriež atpakaļ identitāti. Viņš neklausās līdz galam. Ja? Viņš varēja noklausīt, nu tagad līdz mielēm, lai tas dēliņš man tagad izklājās manā priekšā. Ja? Nē. Viņš žēlastībā, mīlestībā, viņš atgriež identitāti. Un tad viņš atnāk mājās, un tad tas otrs vecākais dēls nāk mājās. Ja? Un tas vecākais arī nāk mājās. Un tas ir dusmīgs, ja? Par to, tu man neesi pat kaslēnu, ja? Tur un tā un šitā. Un ko tēvs? Tēvs atgriež viņa identitāti kā dēlam un kā brālim. Ja? Vecākajam dēlam arī. Palasiet to rakstiet, jūs sapratīs, par ko es saku, ja? Bet šeit mēs satveram, ja? Un atgriežoties pie to, ko man būs darīt. Man būs būt uz šī ceļa. Jo Kristus ir tas, kas viņš mums dod šīs visas, viņš mums izgaismo tajā brīdī, kad mēs esam spējīgi, viņš mums izgaismo kādas lietas. Mēs varam aiziet uz kādu dziedināšanas pasākumu un tur teiks, jums ar dusmām jātiek galā, jums ir jābūt tādiem, šitādiem, viss jādara. Ja tu tam nebūs gatavs, tas ir pilnīgi garām pasākumu. Bet ja mēs esam uz ceļa un mēs uzticamies Dievam, tad mēs varam būt pilnīgi droši, ka īstajā brīdī viņš mums uzrādīs vienu lietu, tas kā Gatis Līdums saka, notiks tas insights. Mēs ar māsu esam daudz runājuši, māsa strādā jau daudzus gadus kā psihoterapeite, un mēs esam runājuši. Es neesmu psihoterapiju bijis, pie viņas es laikam dažas reizes bijis, un man zīmēt lika kādus gadus 10 apakaļ, 15 es atceros. Ja, bet mēs nevaram, viņa man māca, mēs esam labi draugi, abi divi, tur nevar tā terapija veikt. Es neesmu bijis, bet mums ir ļoti dziļas diskusijas par šīm tēmām. Viņai ir kolēģis, kas atbrauc un mēs diskutējam. Ja? Un jau tā ir mana gudrība. Jo Dievs ir teicis, kā Āvils to saka, ja? Nevis gudrībā vajag, bet spēkā. Un es gribu, ka mēs šodien nevis gudrībā šeit ejam, ja, kaut kādās īpašās tur atziņās, bet mēs ejam spēkā. Amen. Ka mēs ejam tajā iekšā, mēs tādā paļāvībā. Ja. Tas, kas šodien notiek, tad varbūt ir nedrošība, varbūt tas, zin kā, bet tādā paļāvībā. Atvērties, būt drošībā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nevajag darīt pāri sev. Es jūtu nedrošību, es nezinu, kaut ko tā paliekam, ja, tur, kur mēs esam, forši esam kopā. Tāpēc ir taisīt šīs mazās grupiņas, jo viens mēs varam kādu mācību tādā lielākā kompānijā, mazākās grupiņās, mēs jau vienreiz diskutējam, jau pazīstam viens otru, nākam atkal kopā, atkal kaut kādas lietas pārunājam. Man tā liekas, viņām ir labi, ka viņas stājas sajauktas, jo kaut kur mēs varam paļauties arī, ka Dievs mūs stājas salicis šajās mazajās grupās, un mēs dzirdam, otrs saka, varbūt kāds pasaka to, kas man ir vajadzīgs tajā. Nu tā, ja, klausam, uzticamies svētajam garam, ka viņš mūs vedīs. Un es runāju vakar ar vienu cilvēku, un viņi man pateica tādu vienu domu. Viņi saka, ka cik svarīgi mums ir radīt vidi, varbūt to drošo vidi, tik drošu. Viņi tādu izteica tādu vārdu, viņi saka, ka mūsu tarakāni var iznākt ārā. Ja? Ja, un man tā liekas, ka draudze ir tā vieta. Nevis draudze, mēs esam svētie, arī svētie. Amen. Bet mēs esam šeit, un tas mūsu, ka mēs paļaujamies, un īstenībā kungs Jēzus, viņš izveido šo vidi, kur mums var iznākt ārā, un mēs to varam iznest gaismā, ja? Un kas ir gaisma, tas ir gaisma, tas jau vairāk nav tumsa. Ja?
Un tāpēc mēs šajā brīdī, ja es pirms tam iepriekšējā lekcijā es runāju vairāk par to, kā Dievs mums rada drošību, ja? Kā viņš mūs rada ved šajā paļaušanās ceļā, ja? Kur mēs paļaujamies uz viņu, mēs uzticamies viņam, mēs soram solīšus, pēc tam lielākus, un atkal maziņus, un atkal pēc tam lielus, pa visu dzīvi tā. Ja? Tas ir tas, kas bija pirmajā reizē. Tad otrajā reizē es vairāk gribētu runāt ar mums par... Es arī paskaidrošu, kāpēc es to daru pēc tam. Ja? Es gribētu mazliet parunāt ar mums, lai mēs mazliet satveram to savu iekšējo pasauli. Ir sevišķi tie, kas mēs esam kristieši. Jo, ziniet, kristiešiem ir viena, nevar teikt problēma, varētu teikt problēma, ja? Ka mēs kādas lietas pārlecam, mēs nepiedzīvojam. Dievs man to dziedinās, vai Dievs jau to ir dziedinājis, ja? Tā mēs tā neizdzīvojam. Ja? Mums tur tas ir labi, ka Dievs dziedina. Vienmēr tas ir ļoti labi, bet mēs varam, lai mēs kaut kam nepieskartos, mēs varam pārlekt. Es mazliet paskaidrošu pēc brīža, kāpēc es par to runāju, bet es nolasīšu vārdu. Ja? Tā kā mēs balstamies Dievu vārdā, es nolasīšu romiešiem 1:29-32 skarbus vārdus. Tie piepildījuši savu dzīvi ar visādiem netikumiem, netaisnību, samaitātību, iekāri, ļaunumu, skaudību, slepkavību, ķildām, krāpšanu, ļaunprātību, melnesību, kļuvuši par neslavas cēlājiem, Dieva nicinātājiem, nekauņām, augstprāšiem, lielībniekiem, ļauna izdomātājiem, vecākiem, nepaklausīgiem, bezprātīgiem, neusticamiem, cietsirdīgiem, nežēlīgiem. Pazīdami Dieva taisnību, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi. Viņi tomēr nevien paši tā dara, bet vēl priecājas par tiem, kas tā dzīvo. Un šie ir ļoti skarbi vārdi. Es ļoti skarbi tādu vietu paņēmu, pilnīgi tādu, kur iet runa. Es negribētu, ka mēs tagad domājam, vai mēs esam tie, kas ir šajā sarakstā. Es domāju, ka tas nav tas mērķis. Es tikai par to, ka tā, mēs zinām šādu pasauli. Mēs zinām, ka viņi ir realitāte. Un mēs nākam no šīs pasaules. Un varbūt kāds nāk no kristīgas ģimenes, jo no bērnības, es arī kristīgs 2 mēnešu vecumā, bet es ļāvu grēkam pilnīgi piepildīt mani jaunībā. Ja? Es pilnīgi biju visā tajā līdz ausīm iekšā, uzdzīvē un tajā visā. Un ziniet, tad, kad es jau nācu ticības ceļā un Dievs man dziedināja un veda cauri, es ar vienu piedzīvoju uz šī ceļa šos mirkļus, ka viņš kaut kādas lietas mani izceļ ārā. Viena no pēdējām, lai jūs saprastu, kā vienmēr var stāstīt teoriju, bet otrs ir, ka tu pastāsti, ar ko tu pats dzīvo, kāpēc es par to runāju. Es satvēru, ka man ir trauksme. Tas ir pēdējā mēneša laikā. Es jo īpaši pirms mēneša, pirms 2, man bija arī gavēnis, man bija ļoti gāja Dievu priekšā, lūdzu viņam par lietām, kas ir man saistīts ar manu kalpošanu un tām lietām. Bet viņš nevis tajā virzienā man iedeva, ja? Bet viņš iedeva citā. Es gaidīju, tur arī viss ir kārtībā. Bet viņš iedeva kaut ko caur to tādu deksmi un tādu iešanu tajā Dievu priekšā. Viņš man kaut ko izcēla ārā tādu, par ko es esmu pateicīgs. Un tas ir viens no maniem lielajiem tādiem atklājumiem. Varbūt jums arī bijis, ka jūs saprotat, ka īstenībā jūs nemīlat nevienu cilvēku, arī sevi nemīlat. Tāds, piemēram, insights, ja mēs tādā psihologu valodā runājam. Ja? Vai, piemēram, vienreiz es atceros, jūs bijāt aizbraukuši uz Kānu un es bērnus pieskatīju. Un es lasīju pie jums mājās par lepnību grāmatiņu. Ziniet, tāda ceļa grāmatiņa, lepnība ir tāda, ko izlasīju to grāmatiņu un es sapratu, tas taču viss ir par mani. Ja? Tas tāds pilnīgi tā. Es zinu, ka mums katram ir šādi mirkļi, kā kristiešiem, ka mēs ejam un mēs kaut kādas lietas satveram pie sevis. Tad viena no pēdējām man bija par trauksmi. Es nekad nebiju domājis, ka man ir trauksme. Bet, lai varētu pie trauksmes pieskarties, trauksme, kas ir tāda nedrošība, ja? kas. Un tāpēc es pieskāros pie, es lasīju grāmatas, kur par to ir runāts, un es satvēru to, ka, jā, iespējams savā ģimenē, kur es dzīvoju, mani vecāki man nebija radījuši tādas drošas apstākļus, kādas es varbūt arī vēlējos. Mans tēvs nebija bieži mājās, viņš bija jūrnieks, es viņu neredzēju. Viņš atbrauc mājās, viņš kā jūrnieks arī atpūtās, ja? Dzēra. Un pēc tam es ar tāpat sāku darīt, ja? Kopējot savu tēvu. Bet tajā visā varbūt tādā dziļā bērnībā es nesatvēru no vecākiem to, ko man vajadzēja. Un es arī domāju par savu mammu.
Es domāju, mamma dāvāja visu, viņa pilnīgi man mīlēja un visu, bet vai viņa bija emocionāli pieejama? Tātad sirds dziļumos, kā mazam bērnam, viņi kaut kur man nedeva drošību, bet neiet runa par viņiem, iet runa par mani, ka es piedzīvoju šo nedrošību bērnībā un īstenībā es esmu emocionāli noslēdzies. Es esmu emocionāli noslēdzies. Es izvēlos attiecības ar cilvēkiem, kuri arī ir emocionāli noslēgušies. Un mēs abi viens otram grūti ir atvērties. Grūti ir emocionāli. Bailes ir piedzīvot dziļu tuvību, mīlestību. Es esmu ar Dievu 20 gadus kopā. Tas, ko es jums stāstu, tas ir ļoti tādas dziļas traumas, kas var būt mums. Un no tā es piedzīvoju trauksmi. Es piedzīvoju satraukumu par kaut kādām lietām. Un es tagad domāju, trauksme nav nekas labs vai slikts, tāpat kā dusmas nav nekas labs vai slikts. Jautājums, ko mēs darām ar dusmām? Vai šajā gadījumā, ko es daru ar savu trauksmi? Trauksme ir tikai signāls, kas signalizē par kādu emociju. Par dziļām skumjām, bailēm vai dusmām, sāpēm, ļoti dziļām sāpēm. Un es negribu viņas piedzīvot. Es nemāku viņas, man ir bail viņām pieskaties. Tad labāk es dzīvoju trauksmē, nevis pieskaros šīm dziļajām. Saprotat, par ko es runāju? Bet tas vissmagākais ir tajā brīdī, kad es arī pret Dievu varu tāpat. Es savā trauksmē varu būt un ar Dievu nepiedzīvot to. Es biju uz ceļiem, es pateicos Dievam to, ko viņš man ir atklājis. Ja? Un es domāju, ka tas rezonē ar daudziem no mums. Kas ir nākus no debesīm. Bet daudziem nav šādas vēstas. Viņiem ļoti daudz, ja tā var teikt, vēsturi pienāk no pasaules. Viņi redz, paskasta pilna, tur televizors pilns visādi piedāvājumu. Ļoti daudz vēsturi, ļoti daudz sludināšanas, visādas. Bet šeit jūklī satvert vēstību no debesīm. Mums tagad ir viegli, it īpaši tie, kas rakstus pazīst. Tomēr mēs tā kā jau sākam filtrēt. Bet pasaulē iedomājas, tik daudz ļaunais nāk slēpdamies aiz labā. Un cilvēki labu gribu darīt, un tas ir labs, ko viņi dara. Nav jau slikts, tur tā problēma, un viņi neatpazīst, ka tie piedošana nav. Un tad ir ļoti grūti pateikt, ka būtībā tas, ko tu dari, ir jauns. Kāpēc? Kā jauns? Tāpēc, ka tu netici uz to, ko tu esi sūtījis. Uz viņu dēlu. Tāpēc tas ir vēlams, ka tas labais tiek novirza no Kristus vēsts. Un to ar savu labā darīšanu tā kā nosacīti Dievāts izliecies labs. Jā. Tas tā mums pārbaudos. Vienkārši padalījos, es padomāju par to atbildību. Man patīk šie pārbaudas jautājumi. Es savulaik tādu pārbaudas jautājumu priekš sevis testēju. Vai es gribu, lai Jēzus nāk šajā brīdī? Nu labi, šajā varbūt es gribu, mēs esam draudzības skatībā. Bet mājās, tad, kad pasaulē ir labi, tad, kad pasaulē ir slikti, tad jau, man liekas, arī pasaulē ir mieti. Tur pat ne par to ir runa, bet tad, kad ir labi, ģimenē, darbā, viss sakārtojies, pielika algu, viss tur, wow, dzīvot, vai ne? Un tad, vai es gribu nāc kungs Jēzu arī tad, ka Pāvils saka, visi tie ir mēsli. Tas ir laicīgs. Ne visi mēsli, teiksim, tādā ziņā Pāvils tur runāja bišķi konkrēti. Mēsli tie, kas ved prom no Kristus. Bet laicīgs. Nepaliks nekas pāri. Jo Jēzus teica, debes un zeme zudīs. Mani vārdi nezudīs. Debes un zeme zudīs. Cik daudz stipriem tad mums ir jābūt vārdi? Zem saules šīs nav neviens, kas spētu palīdzēt man pierast. Mūsu Tēvs, kas debesīs, dod savu spēku mums iedēt dvēseli.
Jēzus par tevi nomira. Viņš augšām cēlējās, viņš uzvarējis, viss piepildīts, viss piepildīts. Viņš augšām cēlējās, viņš uzvarējis, viss piepildīts, viss piepildīts. Vai nāksi tu man šodien līdz, atceļu, kurš vēl uz debesīm, vairs nebūs tevi tur asaru, vairs nebūs tevi, tur Jēzus tevi, mīlestības sagaidīs. Paskaties uz krusta šā, un Jēzus par tevi nomira. Viņš augšām cēlējās, viņš uzvarējis, viss piepildīts, viss piepildīts. Viņš augšām cēlējās, viņš uzvarējis, viss piepildīts, viss piepildīts. Ceļš patiesība dzīvībā, ceļš patiesība dzīvībā. Mans pestītājs, glābējs mans, ar tevi droši, kā lauva jauns. Vairs nemokā man grēks un kāds. Paskaties uz krustu šā, Jēzus par tevi nomira. Viņš augšām cēlējās, viņš uzvarējis, viss piepildīts, viss piepildīts. Viņš augšām cēlējās, uzvarējis, viss piepildīts, viss piepildīts. Иисус воскрес, Он живой, свершилось все, свершилось все. Иисус воскрес, Он живой, Он живой, свершилось все, свершилось все. Viņš augšām cēlījās, viņš uzvarējis, viss piepildīts, viss piepildīts. Viņš augšām cēlījās, viņš uzvarējis, viss piepildīts, viss piepildīts. Diezgan liela teikšana par mūsu miesām, par šo lezīgo pasauli. Un Jēzus to visu uzvarēja. Jā, tas nebija viegls ceļš, tas bija ļoti smags ceļš. Es domāju, ka mums kā mišķīgiem cilvēkiem tas nav iespējams to iznest, ko viņš iznesa. Daudz to ir mēģinājuši un daudz to ir arī darījuši, sekojot viņam, bet tādā visā pilnībā izciest to, ko viņš ir izcietis. Jo redz, es ticu, ka tie, kas ir gājuši nāvē Jēzus vārdu dēļ, Kristus gars viņus ir stiprinājis. Bet Jēzus sauc labā sabachtāni, tās, kāpēc tu viņu esi atstājis. Kas viņu stiprināja? Kas viņu stiprināja? Nebija tādi, kas viņu stiprināja. Tēvs no viņu novērsās, atstājot, mirstot pie krusta par mūsu grēkiem. Tāpēc es viņu droši nosaucu, ka neviens tā nav cietis kā viņš. Jo es ticu, ka viņa sirds salūdz no šiem vārdiem, ko viņš dzirdēja. Es domāju, ka tās miesas ciešanas jau pāri cilvēciskā saprāta ciešanām. Mēs to nespētu. Pat tik, cik viņš bija pilnīgs kā Dieva dēls, arī miesā viņš bija pilnīgs. Viņš spēja vairāk izciest nekā mēs, bet gara spēks vēl pārdabiskā spēkā viņu turēja. Un neļauj viņam ātrāk nomirt, ka viņam normāli jau sen viņš būtu. Viņam vajadzēja jau garu izlaist jau no tās necilvēcīgās fiziskās pārpūles, ciešanām, sāpēm, visu var sakot. Viss bija uzkrauts viņam. Mamā zabachtāni. Es vēlos, kāpēc tu man esi atstājis. Es domāju, tas ir tas smagākais. Mums ir dota šī žēlastība, ka tieši otrādi, kad mēs ciešam mūsu nespēkā, bieži vien tā kunga spēks parādās. Viņš nāk palīgā un aizstāv. Viņš brīžam pielaiž, kad liekas, ka es vairāk nevaru. Man tā ir licies pāris reizes, ka viss, bet tomēr es esmu šeit, tad tu varēji, un tomēr viņš ir izvedis. Viņš
devis šo iespēju būt šeit, jums šeit, katram vienam, tā ir viņa žēlastība. Mēs varam piedzīvot tik mirklīgu sekundi, un mēs gribam to piedzīvot, vai mēs vienmēr mums izdevās to piedzīvot, to būt tajā atklāsmē. Viņa atklāsmē, zem viņa ar to pilno to klātības sajūtu. Nevienmēr. Tā ir mūsu ticība šo to pārbaudīt. Paliec uzticams, piemini to, ko Dievs ir darījis tavā labā. Paliec uzticams līdz galam. Un tā ir mana daļa. Jo Dievs savu uzticamību man ir apliecinājis, tev viņš to ir apliecinājis. Vārds to saka, gars to apstiprina, brāļi un māsas dod liecības. Viņš tā
ir parādījusies, Kristu, tā atklājusies, dzīvība, dzīvība, mūžīgā dzīvība, 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 ir parādījusies, Kristu, tā atklājusies, dzīvība, dzīvība, mūžīgā dzīvība. Dzīvoja viņš tāpat kā tu dzīvi mīlēja, kā tu viņš ēda un dzēra, kā tu kājas sargāja. Dzīvoja viņš tāpat kā tu, bet grēku viņš nedarīja, kā tu sākas pavisam, kā tu dzīvot gribēja. Dzīva ir parādījusies, Kristu, tā atklājusies, dzīvība, dzīvība, mūžīgā dzīvība, 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 ir parādījusies, Kristu, tā atklājusies, dzīvība, dzīvība, mūžīgā dzīvība, par dzīvi, šo nākamo, par dzīvi, kurā mēs brīvi, par dzīvi, dzīves mīlu dzīvi, par dzīvi, savu dzīvi viņš deva par dzīvi, kuru atņem vairs nevar par dzīvi, dzīves mīlu dzīvi, par dzīvi, tavu un manu par dzīvi, lai dzīvotas manu par dzīvi, dzīves mīlu dzīvi, par dzīvi, dzīves man pilnot par dzīvi, kungam tīkamo par dzīvi, svētā mīlu dzīvi. Amen. Viņš to pierakstīja. Svētais Gars to nonesa līdz mūsu dienām. Un pirms tam viņš to nonesa līdz jūdiem, kuri redzēja viņu. Un tad, kad notika tā zemestrīce un tās izbailes uznāca cilvēkiem, es domāju, daudzi no viņiem saprata. Ieraudzīja šos Jesē teikto, tāpat kā Jesē to ieraudzīja, bet tikai klātienē. Bet daudz aizgāja sita sev pa krūtīm, tas nozīmē, ka tikai nožēloja grēkus. Viņš tā kunga kalns, neticīga pūļa priekšā, nicināts tāds no kura vaigas. Jūs, kam nebija svešas sāpes, uz pārgām mūsu grēku dēļ, satrieks, mums uzsvars bija mums likts, tika pieskatīts ļaundarība. Viņš padevās savu krustu nesa, uz pārgām mūsu grēku dēļ, satrieks, sauc alleluja, sauc alleluja, sauc alleluja, tevi kungam. Sauc alleluja, sauc alleluja, sauc alleluja, tevi kungam. Viņš tāds drēbēs asinīs, kas naktas, augšām celtais mūžam dzīvais. Viņš kungu kungs, ķēniņš, izsavāra viņam Golgotā. Visi ceļosies saviem priekšā, svētajiem priekšā. Viņu sauc Dieva vārds, viņš nāk, viņš pirmais, viņš pēdējais. Sauc alleluja, sauc alleluja, sauc alleluja.
Alleluja, tevi ļauj.